Vispār jau bija tā. Tad to darīdams, teic, ko sacīdams. Ko pēc darbā? Es nezinu, man pohus. Moško skinīti tur jauns gabals ar Stevenu Seagalu. Viss cieņa Stevenam Seagalam saka, man ir pohus un vispār nepatīk, man iet uz skinīti, jā. Ko tu? Tev uz skinīti nepatīk iet? Labi, es sapratu, labi, es atvainojos, man patīk kino, jā, man patīk. Es tikai nespēju nafīgi man tērēt čiriku par to sūdies, var aiziet normāli uz prakātņu, vajam kāsēt ar to pašu Seagalu, jā, mācīties kopā ar viņu karatē, pakrutu. Judo. Pofīgi. Sambo, judo, karatē, pie dīrsas. Es vienkārši tev saku, es varu pakruķīt uz priekšu, pakruķīt atpakaļ, es varu darīt to, ko tu vai apenēs. Jā, apenēs tev vispār necieņa pret aktoriem, viņš tur cenšas, lauž rokas un tu... Kas? Neko negribi pateikt? Ko? Ķipā, vesels? Jo. Es nošķaudījos. Ķipā, pieklājīgi. Kas tev ir pieklājīgs? Ko baigi pieklājīgais esi šodien, jā? Tev kas šodien ir? Parāk daudz herņas par tevi uzzinu. Kinīts viņam nepatīk, Seagals ar karatē nodarbojas, un tagad tu kolēģiem vesels nevar pateikt. Tu esi vesels, jā? Es neesmu vesels. Bet tu esi vesels, jā? Otrām kārtām vesels saka tikai slībiem, vājiem cilvēkiem, nevis tādiem tā kā tu, jā? Un tas nav bazars par Seagalu, jā? Tas ir bazars par to, ka tu esi pieklājīgs, ka tu parādi kolēģiem, ka jums ir empatiska saikne, ka jūs esat uz vienas lapas un ka jūs esat draugi, tu ībli. Atšu! Atšu! Zināju, ka vesels sāk teikt senos laikos cilvēkiem, kuriem domā, ka ir iemiesojies dēmons. Ja pateiks vesels, tas dēmons kaut kur aizlidos, jā? Mums tev arī ir iemiesojies dēmons, ko? Kur tu šito dabūji? Grāmatā izlasīju. Tev arī vajadzētu palasīt. Kuru grāmatu mudāku bībele? Dirstī. Ek tu šķūks? Izskatās pēc loha. Pēc žirafas. Bez plankumiem. Ko jums vajag? Pilsona kārkliņa jums jānāk mums līdzi. Izskatās, ka es kaut kur iešu. Moši tu pa purnu grib dabūt? Kriminal policija, guļam uz grīnas, klusējam! Nahujam! Viņš pretojas arestam, tu pats redzēji, ne? Kurien tu vēlcies teikt? Ieradījumus meklē. Kolēģis. Vispār nekāds cieņa. Un tev tiešām neveicās. Ej tu nos! Kas ir, ko tur atradi? Abi divi terminatori uz vienas kasētes. Nesapriecājies. Tur viens ķēms porņiks uzrakstīs. Pa virsu. Es domāju, ka tas ķēms bija tu. Tu izskaties, ka tāds, kurš varētu mākslu pret drošīšanu nomainīt. Davai, ej! Davai veču sarunājam tā. Es atdodu savu pēdējo čiriku, un mēs šķiramies kā draugi. Kas te tagad notiek? Ko? Tu mūs gribi piekukuļot? Nē, es sarunāt ar jums normāli gribēju. Tu sūdus esi savarījis, un es tagad nerunāju tikai par terminatoru, un tagad tev būs... Vesels. Tu redzi?
Pat šitais pajoliņš ir pieklājīgs. Tā labi, nesāsteidz šito te sūdzīt par to vesels, mēs jau par to izbezerējām. Ko tu gribi par to izbezerēt? Kāpēc tu man vesels pateici? Tāpēc, ka tā ir pieklājīgi. Pēc tagad tā, ja tev būtu, piemēram, piemetusies gripa, es tev pateiktu vesels, tev tas palīdzētu? Nē. Nu, vo. Edz, agrāk vesels teica tikai vainiekiem, ģip aizdīt dēmonus kaut kādus tur mistiskos, ja? Tagad ar to nodarbojas medicīna. Piekrīt? Piekrītu. Nu, vo. 2 pret 1. Ja es tagad šķaudīšu vēlreiz, tu man pateiksi vesels vai nepateiksi? Pateikšu. Ko tu uz viņu spiedienu izdari? Ko tu uz viņu spiedienu pirms tam izdarīji? Ko? Tu vienmēr pirmais sāc tāpat kā ar Sīgalu. Nav tur nekāds karatē, tur judo, nav ne sambo. Nav nekas. Ar ko Sīgals nodarbojas? Saki tagad. Kā tev šķiet, ar ko Sīgals nodarbojas? Pilnīgi pie pakaļas, ar ko viņš nodarbojas. Beidzot, viens sakrīgs teikums. Kaut kā tā. Vai jūs gribat teikt, ka viņš atņēma tev pistoli un nošāva pats sevi? Kā viņš tev varēja pistoli atņemt? Melnā jostā karatē? Judo. Nu, ko lai saka? Maleči. Super. Dirsāties savā starpā un atņēma stroķi? Labi. Tieciet paši šo galā. Problēma pietiek. Vesels!